Personīgais brands. Tātad šeit es runāšu par uzņēmēju darbību kā tādu. Tātad es esmu veidojis jau, šī man būs 5. kompānija, 3. kompānija tieši saistībā ar tipogrāfiju, ar reklāmas materiāliem, ar druku, ar visu pārējo. Un tad, kas ir svarīgākais? To, ko es esmu sapratis no savām kļūdām, savām vilšanās, sajūtām, no bankrotiem, no mīnusiem, no psiholoģiskiem problēmām, no visam tam līdzīgām lietām. Es sapratu tādu vienu svarīgu lietu. Tajā mirklī, kad mēs baidamies izteikt savus vēlmes, savus produktus, savus pakalpojumus un netaisamies rādīt citiem cilvēkiem reāli, tad īstenībā mums ir iekšēja programma, bloks, kad mēs baidamies būt atvērti, atklāti pasaulē. Un tajā mirklī, ka mēs šādi baidamies, reāli, ka mēs baidamies, mums notiek iekšā tā, ka mums visa naudas plūsma, visi klienti, visi bremzējās, jo mēs paši pirmkārtām neesam pārliecināti, kā mēs varam iedot to pārliecību citam cilvēkam, ka viņš var uzticēties mums, lai mēs viņu to visu sagatavotu. Tādēļ, ja mēs vēlamies kaut ko dzīvē izdarīt, kaut kādas lietas paveikt, tad personīgais brands ir tas, ar ko ir jāsāk, lai uzņēmums sāktu gūt panākumus. Stāstīt cilvēkiem par tā produkta vērtībām vai pakalpojumu vērtībām, ko cilvēks iegūst, kādā veidā iegūst, cik viegli to dabūt gatavu. Tā, lai cilvēks sajūt to eksperta sajūtu, ka jā, viņš var uzticēt savu naudu, savus vēlmes šim te cilvēkam vai uzņēmumam, kas attiecīgi ar to nodarbojas. Tādēļ tas ir mūsu uzdevums, kas mums ir jādara. Un jo ātrāk mēs to iesāksim, jo ātrāk mēs dabūsim tos saucamos rezultātus un panākumus. Tā kā, lai izdodās, mums dabūt tā, ka mēs sākam brīvi komunicēt ar cilvēkiem, veidot šīs te attiecības un radīt cilvēkiem nevis tādu mākslīgu, ja, tas ir tāds vēl viens problēmas stāvoklis, ja, bet patiesu cilvēcisku vērtību, ka mēs spējam nodrošināt to, kas viņiem ir vajadzīgs. Un katram cilvēkam, katram cilvēku grupai ir savas vajadzības. Kāda attiecīgi grupā tu strādā, ar tādām vajadzībām ir cilvēkam jāstāst, jāparāda, kā tu vari to visu atrisināt. Un lai cilvēks redz tiešām, ka tu to vari izdarīt. Tā kā, lai izdodās un risinam šos jautājumus un veidojam kolosālas attiecības savā starpā.